Sveiki, draugi! Jau mēnesi esmu aktualizējis jautājumu par Izglītības un zinātnes ministrijas plānu ieviest monitoringa sistēmu un tērēt tam 21 miljonu eiro. Gribu pateikt paldies sabiedriskiem medijiem, valsts kontrolē, pedagoģu organizācijām un citām organizācijām par to, ka šī tēma kļuva aktuāla, jo, manuprāt, iztērējot 21 miljonu eiro bez jēdzīga ieguldījuma, nedomājot par ieguldījumu skolotāju darbām, tas ir bezatbildīgi. Tas būtu tieši tāpat, kā Rail Balticā mēs esam šobrīd izplēnējuši miljardus, bet jēgas no tā nekādas. Es neesmu satiksmes ministrijas eksperts vai satiksmes jomas eksperts. Es zinu, kas notiek izglītības nozarē, es pazīstu šo nozari. Un noteikti es arī turpmāk sekošu tam, lai šī nauda piešķirtā 21 miljonus eiro netiktu izlietota bezatbildīgi. Manuprāt, šī nauda ir jānovirza mācību līdzekļiem, kas būtu neatsverams atbalsts skolotāju un bērnu darbam. Līdz ar to būs turpmākās ziņas un noteikti informēšu, kā šis process virzās.